Mēs redzējām, kā Jēzus pārvērš ūdeni vīnā, vēl vairāk. Viņš dziedināja slimos, atdeva aklajiem acu gaismu, viņš atbrīvoja ļaudis no dēmonu varas. Tas bija brīnišķīgi, ko viņš darīja. Bet tas, ko viņš teica, tas bija kaut kas pārsteidzošs. Neviens no rakstu mācītājiem vēl kaut ko tādu mums nebija sacījis. Paklausieties, ko viņš saka par sevi. Es un mans tēvs, mēs esam viens. Kas redz mani, tas redz tēvu. Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība, un neviens nenāk pie tēva kā vien caur mani. Viņš vēl teica: es esmu pasaules gaisma, kas seko man, tas nestaigā tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma. Kas manus vārdus dzird un tic tam, kas mani sūtījis, tam ir mūžīgā dzīvība, un tas nenāk tiesā, bet no nāves ir iegājis dzīvē. Un viņš mums stāstīja, ko nozīmē piedzimt no augšienes. Ja cilvēks nepiedzimst no augšienes, viņš teica, neredzēt tam Dieva valstības. Kā cilvēks var piedzimt no jauna? Un Jēzus mums stāstīja par mūsu gara piedzimšanu no Dieva gara, ja ticam Dieva dēlam.